1. augusts, kārtējā cirsma. Šoreiz pie Bauskas kaut kur, te bija viss tā krautu sataisīta. Es atbraucu pēc pēdējās kravas. Netiek vairāk ārā. Augusts labi sākās. Jā, vajadzēja piekapt riestumu tādā pa kalnu tur zemē, un tad šitā ten griezties ārā. Bet tagad te ir salīs. Zem tāda puņķaini, it kā te tāds smilšains. Nav baigais māls. Bet vienalga, tad daudz nevajag. Viņš tāds, tā virskārt paliek puņķaini un viss. Augšā netiek. Pēdējā kraubi jāsavāc, ka tur stāv. Stāv kravu vajadzēja apgriezties un izbraukt salasīt un varētu iet gulēt. Uzkrauties, iet gulēt. Tagad 9:00 vakarā. Tagad, kamēr es viņu dabūšu ārā, jāvelk zari šurpā. Fuck! Pēc ārā. Gribēju normāli, mierīgi, laicīgi vakaru uztaisīt. Atbraukt, uzkrauties. Iet mierīgi 9:30 gulēt. Nu, vēl gulēt neko, tēju iedzert. 9:30 būtu vakars. Tagad jāstiep šitā zaru kaudze. Kāds skudra pūznis. To nopostīja. Pakal uz acīm man pats, ka nenoliekās. Karsti. Salikt tur tos zarus. Mēģināsim izbraukt, lietiņš arī vēl nāk klāt. Man jau galvenais, ka vēl vajag šitien ten izgriezties. Tur tie lielākie sūdi vēl ir. Tik tālu esam. Jāslēdz pilnais bloķīts ārā. Jāmēģina kaut kā apgriezties. Ai! Tā te vilkājos. Tā riteņa. Ar pilno bloķīti arī tā nevar. Tajā kokā vēl tur neieskrien. Pilno bloķītu stūri arī tā nevar izgriezt. Esam ārā. Pilno bloķītu stūri arī tā neklaus, jo tad abi tilti stum uz priekšu, un tad, ja tu sagriez stūri, viņi vienkārši stumjās uz priekšu. Es jau domāju, ka būs trakāk, bet kaut kā ārā tika. Es tos zarus vēl saliku tā, lai nevis vienkārši, lai tiek uz āru, bet tur vēl, lai griežoties. Lai es tur vēl varu ēst uz tiem zariem. Nu tā. Jāiet vākt pēdējo kravu. Uz kravu esam brauc ārā tagad. Jābrauc līdz guļas vietai, jābrauc. Tas ir kāds tagad gaismas tālās, ne? Uzlika ledbārus. Es nezinu, vai tas ir ledbārs skaitās, vai tādas ledveidīgās. 2 gabalus augšā uzlika. Tagad mēs kaut ko normāli var redzēt.
paskaties, kas te bija. Te ir akmens. Tur ir, nevarēs redzēt, ne? Varēs. Tur ir olimpiskais simbols. 1936. Tas ir Vācijas olimpiskās spēles. Tajās Bolskas tādā meža vidū tāds piemineklis uzlikts. Interesanti, ne? Metālūžiņas arī ved projām. Kāda alumīnija izskatās. No sākuma es tā bišķīt nobrīnījos, ka metālu ved projām arī. Bet tad es tā domāju, ka pēc loģiski, kur te viņi, cik tur viņi liks. Mums jau vairāk metalurga nav. Nekur te kaut kādas pakas krauj. Viss notiek. Metalurgs mums vairāk nav. Kur tad tas Tolmets bāzīs tos savus metālus kaut kur jau viņam jāliek ir. Šis ostas pilns uz šķeldu. Viss notiekās, bizness iet. Viņš stāv rindā, bet pie rampas. Tā, vilciens nav. Ostas viss te nepilns tā, ka te kāpi var izbraukt, tādi labirinti te jātaisa. Vienbrīd vispār te vēl bija viss pilns ar bērus, bija piekrauts, te vispār knapi. Viena mašīna varēja knapi izbraukt. Tagad ir aizvest prom šitā grēda vismaz. Fuck me, tad tāds smilšains kalniņš. Nafig neiet augšā, kravis gribēja nākt. Gribēja piekab kraut ārā. Ķipa soliķī braukt, bet traktors teica, ka atnāks pavilks man. We're doing a picnic out in the woods. And like after this picnic, like we're gonna race across there. Var dzirdēt, kā tur runā. Čau! Ej, paskatīties. Like dog. Dumpju ķeršanai pētnieki izmēģināja 3 metodes. Ķeršana ar spoguļslazdiem, ķeršana ar slazdu vai tīklu uz līdzdes un pierunāšana. Tur ir kaut kāda puķa. Es atbraucu kaut kur Jēkabpilī pie kaut kāda ezera. Šodien ārā visu dienu kaut kā 30 grādi. Vai vakarā jānopelnās, jānomazgājās. Bišķi traku paliek. Šitais ir Saukas ezers, un te ir Saukas dabas parks, un Saukas kaut kāda atpūtas vieta. Tas vēl baigi forši. Tur ir namiņš kaut kāds. Izskatās, ka iecienīt vieta, mašīnas daudz. Tāds foršs silts vakars, mierīgs. Izskatās laba vieta.
Tikko iebraucu Biržos. Te pie Jēkabpils tāda vieta Birži. Šies viens slēponē, kā tas skaitās. Vēlnciņš, kā tas saucās. Tur ir viena tāda vieta, es gribēju parādīt. Reku šinī galā, ka brauc ārā no Biržiem. Paskaties, kas te notiek. Te būs saules paneļu lauks. Izskatās, ka visu šito lauku viņi te taisposies, kas tur ir tie kronšteini. Viss tā pļauj tur būs uz saules paneļiem nolikta. Viss, reku, būdiņi, te vēl ir ceļš šinī galā, reku. Viss tā pļava, viss tur būs pilna saules paneļiem. Tagad jautājums, tos saules paneļus ir izdevīgi likt, nav izdevīgi likt. Ja ķipa tas te Popovs Juris stāstīja, ka tur beigsies tie kā tur saucās tas valsts atbalsts un kaut kāds piemaksas beigsies, un ka tad ķipa nebūs vairāk izdevīgi. Ja nebūtu izdevīgi, domā, viņi tur taisīt šitādus milzīgus kalnus. Šonakt Latvijā bija atkal baigais negaiss sākās. Telefonā tā neizskatās kamerā, bet tur viss ir reāli. Lūri, ka tur pat zibeņo vēl. Tur viss ir reāli tumšs zilpēlēks viss. Pasies, kā tur iet vaļā. Es te naktī gulēju kaut kur pie vecumniekiem. Netālu. Un tad naktī kaut kad taisina tas pērkons un te gāja viss pāri. Te viņš kaut kur arī sākās. Te vien brīdi bija tāda ballīte, ne pa jokam. Un tagad viss tas, ori, ka tur vēl zibeņā diezgan. Tagad tas negaiss viss ir pārgājis uz turien pāri. Šitais negaiss nav tā trakā krusa. Tas trakās krusas negaiss, tas bija kaut kad pirms nedēļas, pagājušā nedēļa laikam viņš bija, jā. Šitais vienkārši kaut kāds pērkona negaiss nenormāls. Tā kā viņš tas sākās, tā bija vispār. Es it kā necēlos augšā, bet, gāju, paskaties, kā tur viss zibeņo. Turpat ir vēl tumšāks, tur viss ir tāds tumšs palēkāks. Tur kaut kā ir bišķi gaišāks, bet tur zibeņo vairāk. Līvāni, Preļļi, Rēzeknes novads, Feimaņi, Malta, Lūznavas pagasts. Vispār. Kur mēs te aizkūlušies? Galīgi projām kaut kur Latgalē, Krievijas robežā kaut kur. Nafigā mums te jābrauc, bet mēs taču no Kurzemes esam. Ko mēs te darām otrā Latvijas galā vispār? Katra krautī 100 pār kilometri. 100 tas ir līdz Jēkabpilī tuvākais. 100, 150, 200 kilometri. Rīga vispār, es nezinu, 300, cik tur ir pāri kilometri. Es te tā braukāju pa šito Jēkabpils pusi un ievēroju daudzās vietās, ka nenormāli ir nokrities ūdens līmenis. Piemēram, rekur šiten, kas tā ir. Pērse. Lūdzu, šitai pusē paskaties, jā. Tur galīgi krasts pilnīgi var redzēt. Un tā ir vairākās vietās. Un tas pats notiek, kur iebraucot Jēkabpils novadā. Te ir Aivieksts upe. Tur arī var redzēt, cik tev ir laiks redzēt. Diezgan krasti, diezgan visi upe atkāpusies no krastiem.
Daugava arī nenormāli nokrities ūdens. Var redzēt? Vajag tālu caur krūmiem, tur nevar redzēt. Ten arī pa kaut kādu, te, kas tie liepa kalni. Te tā ēstuvja, kas te uzskaties. Varēs caur krūmiem redzēt. Kaut kādu metru vismaz tur nokrities ūdens. Nē, nevar redzēt. Tur ir viss ar koku priekšā vajadzētu. Iet apstāties, varbūt paēst kaut ko paskaties. Re, ko var redzēt. Re, kur otrā puse arī, tur viss ir galīgi sauss vienkārši. Baigi ātri. Nu labi, karoči nokrities ūdens ir nenormāli. Kāpēc? Velns vīdzina, sausums. Dēļ sausuma tā var nokristies. Nezinu. Šodien Jēkabpilī atkal migla. Tāda migla vispār 100 metrus laikam knapi var redzēt. Ja mēra pēc tiem stabiņiem, kas tur ir ceļmalā, ja viņi ir izvietot pēc 100 metriem, ik pēc 100 metriem, tad mēram kāds 100 metrus var redzēt arī. Normāli, ne? Vai pasies, bļaļ, nu. Kas tas stāv kaut kādu, bļaļ, zaru čupa, kas tas tāds ir? Kaut kas nosprādzis. Normāli, ne? Viens, divi, trīs. Man uzņem nofočēt? Ok. Ok. Visu nakti tā šūpojās un grabi. Kaut kur buhā. Kaut kur pīpē. Cik ten ir? Cik bija? Es redzu 21 jahta. Esam klāt? Jā, tur ir lighthouse. Kas tad tas pa lighthouse? Šitā ir tā mēsaka bāka. Tā lielā bāka ir tur pie jūras. Viņš tā ir izstāstīta metāls. Kāpēc tur viņa varēja ielikt gaismiņu? No.
Paskaties, re, kur ir. Viss mitrums atgriežās. Tā jau nekas te nebūs, ka kas man te dzen garām kaut kas. Tā jau dabā ir iekārtots, ka nekas mūžīgais sausums vēl Latvijā tagad neiestāsies. Kaut kur viņam ir jāpaliek un kaut kad viņam bija jāatgriežās. Tagad laikam bišķi mazāk ir. Bet tur Raga ciemā braucot iekšā, tur sākumā bija tāds gāziens. Nu, vēl pirms Raga ciema tur bija tāds gāziens, ieslēdz loktīrītājs uz otro ātrumu. Viss būs kārtībā. Lietas ir atgriezies, sēņas augsts griezdamies. Viss ir pa vecam, viss ir kārtībā. What the fuck? Kārtējais negaiss atkal. 6 no rīta. Oi. Normāli, ne? Viss. Augusts beidzās, pēdējā augusta diena. Tādas lietas ne pa jokam, ne? Telefonā neizskatās tik traki. Dzīvē bišķiņ briesmīgāk ir, redzamība bišķi švakāka. Jābrauc uz Iecavu, jāuzkraujās, jālaiž uz Rīgu, būs rīt 1. septembris. Jau redzēs, kā tur rīt pa Rīgu ies.